Tas ir mans rekords. Skatās. Tas bija rekords, tas bija kilo pāri. Vairāk par kilo. Ej tu nost. Izskatījās pēc taimiņa. Pirmā foreļa copa šogad. Lapiņas uz kokiem jau sāk augt, un tas ir tas brīdis, kad var paķert foršu foreli. Skaistu forelīti. Lūk. Pirmā skaistalīte. Aizgāja. Vēl viena. Lielās iet pakaļ un neņem. Mazās gan tādas. Forele, man likās līdeka. Tik nikni skrēja pakaļ. Šitā arī liela. Nav tik liela. Šitā tāda uz pusi mazāka, ne 3 reizes, bet nu arī liela. Baigi stiprās viņas tagad. Smukulīt. Tā jau tīri neko. Tīri neko tāda jau. Tūlīt mazliet. Smukulīt. Viss smukulīt. Kāda paskaties. Ai, skaistulīte. 3, 4. Tuvu mēram. Forši. Baigi stiprās viņas tagad. Ļoti labas. Nāc. Bet tas bija spēcīgi. Viņa tā skrēja pakaļ. Es redzēju vairākas reizes, un tad es skatos, ka viņa skrien un nevar dadzīt. Un es sāku vēl jaudīgāk tīt. Viņa uzsita. Es domāju, ka līdeka. Tā ļoti līdzīga līdeka bija pēc tās copas. Uzliku šādu mazo foršo rotiņu. Tas ir viennieciņš, bišku lielāku āķi un arī lapiņu lielāku. Tā kā cerībā uz lielāku ziltiņu, varbūt pēc tam pārliksim kādu wobleru uz vakaru pusi. It kā jau ir vakaru pusi, bet vēl vakarīgāku pusi. Aprīlis un maijs man mīļākie mēneši, kad staigāt pēc foreliem. Pēc tam jau, protams, jāpārslēdzās uz līdekām, bet ne jau tāpēc. Ķerās vislabākie eksemplāri parasti ap šo laiku un, protams, uz rudens pusi. Tūlīt arī es domāju, ka mēs šodien izvilksim kādu smukāku. Kas te ir salikts? Bezpriģelā. Pārbaudīsim. Kas šitas pa bezpriģeli? Tur nēģi. Afigēt. Redzēt? Nēģīši. Paskatīties. Baigi daudz nēģi. Iedeļas vēl kaut kāds. Es nezinu, kā viņas izvilkt. Tas jārāda. Sagriezt to tīklu, izmest ārā. Ko? Baigi interesanti.
tāds kaut kāds no maisiem uztaisīts. Un tur kaut kādi 10 neģīši mazi tādi. Viena smukulīte. Tad jau daudz foršāka. Uz voblerīti paņēma. Tā kāds tev woblers? Tāds tas, pasies, nu tāda. Es te atnācu līdz Vētkā paskatīties, kā te kā rasiki. Rasiki staigā. Kaut kāda kustība bija. Bet bez brīvēm tā nevar saprast. Nu, smukulīt. Smukiņa. Šāda vēl viena. Ēdama? Nu, nē. Op. Tik laba bija. Wow. Tik laba forele gāja pakaļ. Šito nedrīkst palaist. Šitā ir tāda pati apmēram kā vakar, aizvakar. Šitā ir mans rekords stabilais. Šitik smukas man. Šitais neļaušu aiziet. Baigi stiprā. Tas bija iemetiens smuks. Nekur neiesi prom. Man tevi vajag. Baigi skaistā šitā ir. Nē. Pagaid. Izpļāva ārā ziltiņu. Tad es nevaru. Ir. Tas ir stabili, tas ir vērņaks, draugi. Tas ir vērņaks. Es šodien visu dienu uz to gāju un atnācu
Tas ir vērņāks. Paskatieties. Wow. Nu šitā ir 45. stabili. Viens atnāca līdz manīm, paknāba, arī vobleri. Nē, rotu toreiz. Un aizgāja, bet šitas vispār tādā vietā pie saknēm. Wow, emocijas. Tūlīt man vajag bildīt uztaisīt. Wow, tas bija kaivs. Krūta ir tas, kad es te iemet viņas pašās saknēs, te bija noslēpusies, bet viņa ņēmiens bija no šitās puses. Es ļoti labi trāpīju, un tad tāds, viņa no sākuma turas, viņa izrāva, un tad viņa čupāri baļķim aizlidoja. Nu jā, te laba bedrīte ir. Afigēt. Pagājuši gadu šitas posmas, viņš bija tāds līdakains. Tagad viss pamainījies. Tie bebru cēlumi visi ir nolausti. Upe ir ar to ļoti interesanti, ka katru reizi viņa pamainās, katru gadu tu copē dažādās upēs. Es, kad te ķēru, te bija līdekas un rekur tas tāla bija praktiski visi zem ūdens. Beidzot dabūju arī kaut ko smuku, un man liekas, ka tas varētu būt mans rekords. Ko jūs darītu? Atlaistu to forelīti vai paņemt uz maizītēm? Cik bieži jūs atlaižat zivi? Un man liekas, šitā arī forša placīts, te varētu būt liela forelīte, tu vēl apmētāšu. Gādi nospiežiet laiku, piesakojiet Dabas bērnam YouTube, Instagramā, TikTokos, visur.